Vai jūs redzat, kā arvien vairāk studentu cieš no trauksmes par nākotni? Klimata pārmaiņas nav tikai vides jautājums. Tās dziļi ietekmē cilvēku dzīves un sabiedrības. Apskatīsim šīs ietekmes un to, kā ģis var palīdzēt. Klimata pārmaiņas pastiprina esošās veselības problēmas un rada jaunas. Karstuma viļņi izraisa karstuma dūrienu, bet mainīgie nokrišņu modeļi veicina ūdens izraisītu slimību izplatību. Gaisa piesārņojums, ko pastiprina klimata pārmaiņas, pasliktina elpceļu slimības. Šie veselības riski nesamērīgi ietekmē neaizsargātas iedzīvotāju grupas, tostarp bērnus, seniorus un cilvēkus ar jau esošām veselības problēmām. Izpratne par šīm ievainojamībām ir būtiska efektīvai iejaukšanās plānošanai. Pastāvīgais klimata pārmaiņu drauds atstāja iespaidu uz garīgo labsajūtu. Ekotrauksme, klimata skumjas un bezspēcības sajūta kļūst arvien izplatītākas, īpaši jauniešu vidū. Ekstrēmi laikapstākļi var izraisīt traumas, pārvietošanu un zaudējumus, vēl vairāk ietekmējot garīgo veselību. Atpazīt un risināt šos garīgās veselības izaicinājumus ir būtiski, lai atbalstītu mūsu studentus un kopienas. Kad vide kļūst neapdzīvojama, cilvēki ir spiesti pārvietoties. Jūras līmeņa celšanās, augsnes degradācija un ekstrēma laikapstākļi veicina ar klimatu saistītu migrāciju gan valstu iekšienē, gan pāri robežām. Šī pārvietošana var novest pie pārapdzīvotības, resursu trūkuma un pieaugošas konkurences par darba vietām un mājokļiem uzņemošajās teritorijās. Migrācijas tendenču izpratne ir būtiska, lai pārvaldītu šos izaicinājumus. Pārvietošana izjauc kopienas un rada papildu slogu resursiem. Cilvēki bieži zaudē savas mājas, iztikas līdzekļus un sociālos kontaktus. Tas var novest pie pieaugošas nabadzības, nevienlīdzības un sociāliem nemieriem. Lai palīdzētu pārvietotajiem iedzīvotājiem un nodrošinātu viņu integrāciju jaunajās kopienās, ir nepieciešama efektīva plānošana un atbalsts. Mums ir jāizprot pārvietošanas pamatcēloņi, lai izstrādātu ilgspējīgus risinājumus. Klimata pārmaiņas var pastiprināt jau esošās sociālās un politiskās spriedzes. Konkurence par ierobežotiem resursiem, piemēram, ūdeni un zemi, var novest pie konfliktiem. Ar klimatu saistīta migrācija var arī radīt spriedzes starp kopienām. Lai risinātu šīs spriedzes, nepieciešama taisnīga resursu pārvaldība, iekļaujoša pārvaldība un konfliktu risināšanas mehānismi. Mums ir jāveicina sadarbība un jāstiprina noturība visos līmeņos. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas ģis sniedz spēcīgus rīkus klimata pārmaiņu ietekmes telpisko dimensiju analīzei. ģis var kartēt neaizsargātas iedzīvotāju grupas, izsekot migrācijas modeļus un novērtēt ekstrēmu laikapstākļu riskus. Vizualizējot un analizējot šos datus, mēs varam izstrādāt mērķtiecīgas iejaukšanās un veidot noturīgākas kopienas. ģis palīdz mums izprast sarežģīto miedarbību starp klimata pārmaiņām, cilvēku sabiedrībām un vidi. Vai esat gatavi dot saviem skolāniem zināšanas un prasmes, lai risinātu klimata pārmaiņu jautājumus? Izpētiet ģis mācību plānus, iekļaujiet klimata pārmaiņu datus savā mācību programmā un iedrošiniet skolēnus izmantot ģis, lai analizētu vietējo ietekmi. Strādāsim kopā, lai veidotu ilgspējīgāku un taisnīgāku nākotni.